Tikmēr Ķīnas televīzija ar pusmiljarda auditoriju rādīs dokumentālo filmu ciklu par Latviju. Ķīniešu filmēšanas grupas ierašanos mūsu valstī organizē uzņēmēji, kuri norāda, ka šis ir lielisks veids, kā reklamēt Latviju potenciāliem investoriem. Turpina Aleks Zolders. Ķīnas televīzijas korespondente pie Turaitas pils stāsta leģendu par Latvijas karoga izcelšanos. Filmēšanas grupas sākotnējais mērķis bija radīt 2 pusstundas garas dokumentāls filmas par Latvijas kultūru, vidi un iedzīvotājiem. Taču uzfilmēts tik daudz unikālu materiālu, ka nolemts veidot vismaz 3 vai pat 4 filmas. Pirmais, ko ķīnieši šeit ievērojuši, ir zaļā vide un nopietnie cilvēki. Pirmajā dienā, kad šeit ierados, man šķita, ka cilvēkiem ir ļoti nopietnas sejas un viņi nesmaida. Taču pēc tam, kad biju šeit pavadījusi vairāk laika, es sapratu, ka cilvēki šeit ir ļoti jauki. Viņiem ir ļoti laba sirds. Latvija ir brīnišķīga. Jums ir jūra, jums arī ir tīrs gaiss un putni. Šeit pat pilsētās ir putni. China Travel Channel auditorija pārsniedz pusmiljardu skatītāju. Ķīniešu uzņemšanu organizēja uzņēmēju klubs Rīgas Marka, kas centās parādīt labāko, ko Latvija var piedāvāt. Mērķis ir radīt Latviju arī griezumā kā industriāla Latvija, kur harmonizē ar dabu. Un tas ir būtiski šiem potenciāliem investoriem, par cik mēs esam uzņēmēju klubs un iet caur uzņēmēju nogriezni. Tad mums ir svarīgi, lai šie potenciāli investori saprot, kas ir šī valsts. Ja mēs zinām, ka Ķīnā ir $10 miljonu miljonāri, tad skaidrs, ka šī nauda ir kaut kur jāizvieto. Uzņēmēji atzīst, ka darbs pie Ķīnas investīciju piesaistes ir tikai sācies, un šis ir lielisks veids, kā reklamēt Latviju. Ķīnas televīzijas pārstāvi teica, ka Latvija ir laba vieta, kur dzīvot un pirkt īpašumus. Ķīnā ir par daudz cilvēku, tā ir ļoti pārpildīta. Šeit jums visur ir skaista daba, visur ir meži. Kurš negribētu dzīvot mežā blakus jūrai, kā jūs to darāt Jūrmalā? Es domāju, ka tas ķīniešiem būtu ļoti interesanti. Pēc Turaitas apmeklēšanas filmēšanas grupa izmēģināja vēja tuneli erodiumu, ko jau pazina kopš Road Expo. Tas bija tik aizraujoši. Es gribu atkal. Latvija var izdarīt tik daudz lietu. Šodien bijām bobsleja trasē un vēja tunelis. Kāpēc, lai jūs to nākotnē nevestu arī uz Ķīnu? Filmas par Latviju Ķīnā tiks rādītas oktobrī raidījuma ciklā par piejūras valstīm. Katra valsts ir salīdzināta ar kādu dārgakmeni, un Latvija reprezentēs dzintaru. Aleksis Zolders, Sergejs Zavrotņevs, LNT. Bet meža parkā jau